3 braucēji, 3 pilsētas – Liepāja, Baltezers un Valmiera, un viens kopīgs mērķis – Norvēģija. Ceļojums sākas Ventspilī. Esam nonākuši līdz Ventspilī, visi 3, Andris no Liepājas, Raimonds no Valmieras, piebrauc pie manis Rīgā. Formas, tā kā Raimonds nav šī elitārā kluba biedrs, viņš ir supermens. Pirms prāmja, vakariņas, neliels tehniskais pārbaudījums, Bija arī tehnikas labošana jau. kur viens drošinātājs neiztur. Pirmā mācība – tehnika vienmēr pārbauda tevi agrāk, nekā tu pārbaudi to. Nakts paiet uz kargo prāmja, bez ballītēm, bez lieka trokšņa, tikai mēs, motocikli un rietumu virziens. Braucam pa TED maršrutiem. Mērķis 3 dienās sasniegt Norvēģiju. Zviedrija mūs sagaida mierīgi, grāns ceļi, meža takas, ritms, kas ļauj iejusties braucienā. Pusdienas, vietā, kas izskatās eleganta, bet realitātē ir pavisam vienkārši. 110 kronas un ēd cik vari. Ceļojuma klasika. Satiekam tautieti, kurš vienkārši atgādina. Uzvedieties prātīgi. Sapulvēts, Ventspils vārdā sauks tiek 3 pilsētas, Liepāja, Baltezers un Valmiera klāt. Grill pub mūs gaida, vakar sāk ielikt rīta, moču drošinātais zīt ar Samsung beat. Butoner nesadarbē brauciens jau nešķīs, lonzīts vietā mocīšo pārsviest pārklīns. Prāmī nav ballīs, šis ir kargo režīms, uz klājas nav diametra, rīt sāks režīms. Kurlān drūs, skrienām pa teļ, rietumu virziens brīvība ved. No Zviedru galdiem līdz Norvēģijas kalniem, mēs braucam līdz viss dzīvē salikas pa plauktiem. Diena paiet bez lieliem pārsteigumiem, bet vakarā nāk atziņa. Alkohols Zviedrijā nav pašsaprotams. Rezultāts – vēl plus 70 km līdz nākamai pieturai. Laikapstākļi ne ideāli, bet vieta perfekta. Un klusībā ceram, ka labākais vēl tikai priekšā. Tas kaut ko saimnieko, arī pa trauku tiek mazgāt. Šodien laiks mūs lutināja, ka tas mākonis cerams, ka viņam tas nav lietas mākonis. Ko viss smuki, uguns kurās. Māja. Guļamistaba ir iekārtots, virtuve. Mocīši atpūšās. Es teiktu, ka visi baigi labi. Rīts sākas mierīgi, silta nakts, bet ne tik silts miegs. Kāds krāts. Turpinām virzību uz Norvēģijas robežu. Ceļš ved pa TED, pa granteni, pa mežu, pa vietām, kas nevienmēr ir kartē. Neplānots posms cauri mežu atdzīvina, tieši šādi brīži padara braucienu dzīvu. Pusdienas šķietami pamestā vietā, bet ēdiens pārsteidzoši labs. Pat laiku Karaņonka atgādījumi, bet kaut kas cits. Un esam kādā brīnišķīgā vietā. Ceļā sastopam stirnu baru un uz brīdi kļūstam par dabas novērotājiem un nedaudz arī par traucētājiem. 200 km vēlāk pelnīta pauze ar saldējumu rokās. Vienkārši, bet īstajā brīdī. Mēs darām, atpūšamies. Saltīts. Saldiķis jau atpūšās. Nakts netālu no Sunne. Plāns skaidrs, nākamajā dienā jābūt Norvēģijā. Negribam maksāt sodu, negribam maksāt atkopēju. Ar šiem jādarbojās, ir māja. Trešā diena sākas ar lietu un realitāti. Garš brauciens nozīmē arī diskomfortu. Pirmais pieturas punkts – Bratfallet. Nelielākais, bet iespaidīgs. Tiek iedarbināts drons, kadros izskatās
plānots, patiesībā veiksme. Sasnieguši pirmo mērķi. Norge, čaļi rādi, jā. Skatīsimies, ko mums Norge nes. Hopā, jāmak arī. Daba kļūst savaļīgāka, zaļāka, dziļāka. Tet maršruts ved cauri pamestām takām, brīžiem vairāk bezceļš nekā ceļš. Un pirmo reizi par šo pieredzi ir jāmaksā, bet tas ir to vērts. Nu, šodien mēs bijām bišķiņi arī pa Tetenē, pa Dubļiem. Mēs šodien bijām adventuristi pa īstam. Bijām arī džungļos. Nu, ir tikam no džungļiem ārā. Cik gardi īstā, cik kilometri bija tie džungļi? Ierodamies Lillehammer 1994. gada Ziemas olimpisko spēļu pilsētā. Vēsture šeit ir jūtama. Un arī humors. Rozā Porsche, rozā māja un rozā numurzīme. Esam Lillehammers te laukos skaistajos. Esam cilvēks sporto, lēkā pa trampolīnu, tikko viens aizlidoja. Nākamā diena, kalni, mērķis, Blaho virsotne, 1671 metrus virs jūras līmeņa. Augšā +1 grāds, skati neaprakstāmi. Tādi, ko kamera līdz galām nespēja notvert. Brauciens turpinās pa kalnu grantenēm, ātrums, kontrole un brīvība. Tas ir tas, kāpēc mēs esam šeit. Galdiem līdz Norvēģijas kalniem mēs braucam līdz viss dzīvē salikas pa plautiem. 110 sek un bufete vai plīst, Zviedru gals pa īstām strūkla kā līst. Tautietē saka, netaisiet sūds, atkal grantenē, neredzam ceļus grūts, Zviedru dienu mierīgi, mežs taks un grants. Pāris pusim dziļāk, grāvs gana brangs. Atceramies YouTube gudrību tajā, šnabi dabu bodē ar slēdzeni vaļā. Tirgošu aktuāli, vietējie nes kasti, mums gribas sīvo, mautam garu asti. Ar vēju un lietu ciešā kontaktā, šelternīts kā glābējs nāk naktī nitā. Dzēriens un dūmiņš saliek visu faktā, vakarā pie uguns viss saliekas ritmā. Kurlān drūts, skrienām pa tēt, rietumu virziens brīvība met. No Zviedru galdiem līdz Norvēģijas kalniem mēs braucam līdz viss dzīvē salikas pa plautiem. Kurlān drūts, templis un mājas, pāvests svētī, jaunas sāgas. Vakars viesnīca un sajūta, šī ir līdz šim labākā diena. Oi, bļēc, tā ir skaisti. Bet ceļojums tuvojas beigām un jāsaka, atgriešanās, atpakaļ Zviedrijā. Un vēl viens pieturas punkts, Ņupaskar augstākais valstī, 93 metri. Un vēl viens atgādinājums, daba šeit ir galvenā varone. Jau tūmā esam Zviedrijas augstākajam ūdenskritumam. Tie čaļi nāk līdz pašam. Wow!
Paši iesmējam, ka esam ūdenskrituma ceļojumā, bet ko darīt, ja tas tiešām ir apskats vērts? Iemūžinām visu, pat izaicinot sevi sēžot 35 metrus augstā klints malā, bet ainava ir adrenalīna vērta. Kārtējo ūdens brīnumu šķērsojot, nolemjam sevi mazam pārgājienam, kur ceļā atrodam kabīni un nolemjam, ka šodien tādā mums ir jāpārnakšņo. Turpinot turistu gaitas, tiekam pie 1902. gadā būvēta tilta pāri Aizai. Vilciens pāri ir kaut kad gājis, bet šobrīd drošības dēļ ne tikai vilcienam, bet pat cilvēkiem liekts ir to šķērsot. Aprīkojums nakšņošanai mežā ir līdzi, bet izbaudījuši esam tikai vienu nakti šajā ceļojuma laikā. Tāpēc nolemjam izbaudīt Zviedrijas piedāvāto naktsmītni, uzlabota šelternīca ar nosaukumu Kabīne. Kur divi vīri iet uz nakts kabīnīti ar malku. Ar prieku uzrunājam tuvākās mājas saimnieci, kuru mums laipni piedāvā savu malku un ķerru siltumapgādes nodrošināšanai. Jūtamies kā pasaku namiņā, jo uguns kuras, galds ir klāts, ir silti. Bezceļš mums ir par garlaicīgu, bet diena beidzot pat pāvests saka, šī diena bija patiesībā laba, un šnabītis kaut kā vairāk ieceļ. Ir gatavi. Vienu pusi noteikti. Kāpēc tu filmēši to? Lai iet. Vai iet? Tu baigi ilgies, ne? Ne ilgi, bet... Tu nedomā par to. Pagā, bet tā bija pēdējā desa? Nē, vēl 3 ir. Mēs klusībā ceram rīts atnesīsko jaunu, kaut ceļš būs tas pats. Ar maz smilšu saujumu to gars neļauj stāties, ļauj kilometriem krāties. Mēs dodamies tālāk, kur sauc vietu un vējš. Kurlām drūts, skrienām patēt, rietumu virziens brīvība met. Granta nedūmo, mājas tuvāk šiet, braucam uz priekš, tā mūs liet. Kurlām drūts, kurlām drūts, kurlām drūts, hei! 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 Pēdējās dienas, garas grantenes, mazāk adrenalīna, vairāk distances, un tad Stokholma. Pilsētas haoss pēc dabas klusuma, bet arī savu veidu piedzīvojums. Apmeklējam Vāsa muzeju, kuģis, kas nogrim 1628. gadā un tika atjaunots pēc 333 gadiem. Vēsture liek apstāties. Ceļojuma noslēgumā relaksācija un neliela refleksija. Norvēģija iespaidīgāk, Zviedrija mierīgāk, bet galvenais mēs. 2988 kilometri, motocikli un pieredze, ko nevar nopirkt.